Šie islamisti tika pilnībā sakauti debatēs ar Tomiju Robinsonu Oksfordas Savienībā, vienā no prestižākajiem pasaules debašu centriem. Debašu jautājums bija, vai rietumiem ir tiesības būt aizdomīgiem pret islāmu. Un, lai gan es varētu atklāt, kas notika šajās debatēs, godīgi sakot, jums pašiem tas ir jānoskatās, jo vārdi nespēja pienācīgi aprakstīt notikušo. Stevens Jacksley Lennons, kuru viņa huligāni pazīst kā Tomiju Robinsonu. Steven, ārā ir pūlis, kas sacelšanos pret tevi šovakar, un bez musulmaņu palestīniešu prezidenta aizsardzības un dāsnuma, kā arī pārsvarā Dienvidāzijas izpildu komitejas, tu būtu diezgan cooked. Ja jūs nesapratāt, kas tikko notika, viņa stāvot tribīnē un debatējot par to, vai rietumiem vajadzētu būt aizdomīgiem pret islāmu, pateica Tomijam Robinsonam, ka islāmistu protestētāji ārā viņam patiešām varētu nodarīt pāri. Ak, Dievs, stulbāk vairs nevar būt. Bet, protams, šie cilvēki ir stulbi. Paldies Dievam, ka tie, kas debatēja pretī, patiesībā bija neticami gudri. Un daži brīži no šīm debatēm jūs pārsteigs. Es domāju, viņi darīja visu, burtiski visu, lai pierādītu, ka islāms ir īsts. Es to nevaru pateikt, YouTube draugi. Jums tas ir jāredz. Jums vienkārši tas ir jāredz. Laipni lūdzām, Bush back. Es esmu Jārkāja jūsu vadītāji. Man ļoti, ļoti patīk labs debašu brīdis, bet īpaši man patīk, kad paši debatētāji rada problēmas un argumentus mūsu vietā. Vai rietumiem vajadzētu būt aizdomīgiem? Nē, nevajadzētu. Tieši tāpēc viņi visi šeit ārā cenšas jūs iebiedēt un pagatavot, kā saka šī jaunā meitene. Bet tie nebija tikai šādi brīži, kas padarīja šo tagad jau bēdīgi slaveno mirkli šai jaunajai meitenei. Es pat nezinu viņas vārdu. Šim klipam vien ir 8,5 miljoni skatījumu. Un vēl 10 miljonu cilvēku skatās un domā, varbūt tas, ka viņa burtiski viņam saka, ka viņš ir apdraudēts, nav tas labākais iespējas par islāmu. Es domāju, kurš gan to būtu domājis, bet kas ir šis? Šis ir tiešām labs. 52% obligāti halāli. Es varētu turpināt un turpināt, bet vissvarīgākais man ir vārda brīvība šajā jautājumā. Tāpēc izrunāsim to. 78% britu musulmaņu uzskata, ka nevienam publiski should publish pictures of Muhammad. Pārliecinošs vairākums. Tas pieaug līdz 87%. Tas ir 9 no katriem 10 musulmaņiem, kas šodien staigā pa ielām valstī, kura pilnībā atteikusies no zaimošanas likumiem. Vārds aizdomas nav pietiekami spēcīgs. Rietumiem vajadzētu visstingrākajā veidā pretoties islāmam, pamatojoties uz vārda brīvību. Tieši tā. Tātad lūk. Ar šo karikatūru, vai ne, un ir pienācis laiks parādīt, ka es nepakļaušos. Es neievērošu tālu zemju reliģiskos likumus. Mana sieva man lūdza to nerādīt, baidoties no sekām manā ģimenē, bet es viņai teicu, ka ja es to nedarītu, tad es jau būtu pakļāvies islāmam. Tātad lūk. Vai nepietiek ar to, ka puse no komandas, kas jūs uzaicināja šo diskusiju, bija musulmaņu sievietes, kuras vēlējās uzklausīt jūsu viedokli un argumentus? Vai nepietiek ar to, ka es kā musulmaņu prezidente esmu jūs uzaicinājusi uz šo zāli, vai jūs izklāstījāt savus argumentus? Vai ar to jums nepietiek kā pierādījumu un pamatojumu, lai ticētu, ka mēs patiešām ticam vārda brīvībai? Es nekad nekļūtu par vārda brīvības aizstāvi, ja tas nebūtu patiesi. Paldies, mīļā. Labi. Vai drīkstu? Liels paldies. Valstī izlemt, ka ne. Viņi paniko. Viņi ir šausmās, ka viņš parādīs Muhameda attēlu. Šausmās. Tā kā ir izteikts procedūras jautājums, es uzklausīšu nākamo bibliotekāru. Ir pagājis ilgs laiks, kopš esmu bijis šajā zālē, un zināju noteikumus no galvas. Apakšpalātā, un mēs vadāmies pēc apakšpalātas, rekvizīti nav atļauti. Es brīnos, vai noteikums par rekvizītiem ir tāds pats Oksfordas Savienībā. Es pateicos cienījumiem kungam par viņa jautājumu par kārtību. Atvainojiet, pagaidiet vienu sekundi. Vienu mirkli. Kungs prezidents, es domāju, ka arī bijušais prezidents ceļo jautājumu par kārtību. Es tikko atcerējos to laiku, kad otrā rītā bija vismaz mana vaina, Maikls. Pirms sākām, ka aizliegums netika pagarināts. Un vai jums šķiet, ka Izrēlai būtu bijis jāatgriežas? Paldies, tātad pareizi. Tātad jūs sakat, ka nē, tāda noteikuma vienkārši nav. Es pieņemšu lēmumu par šo procedūras jautājumu. Nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz rekvizītu izmantošanu sēdes laikā. Tomēr es aicinātu Foksa kungu izteikt savu viedokli un turpināt tālāk. Es biju līdz procedūras jautājumam, tāpēc šajā garā es neuzstāju, ka jums to parāda kā anglis, kurš tic vārda brīvībai.
Es nepakļaušos. Es nenoliecos. Tiem no jums, kur nesaprot, tas ir angļu politiķis, kurš ir nodarījis daudz ļauna un ir ļoti par islāmu. Tātad es domāju, ka tas diezgan labi pierāda to, ko es mēģināju pateikt. Ka šajā aploksnē migta jūsu bailes, un jūsu bailes no islāma, un no tā, ko islāms jums nodarīs, ja jūs sadusmosiet tā ļoti jūtīgo debesu burvi. Un tas, kas mita šajā telpā, ir veselīga, spoža un cēla britu tradīcija. Aizdomīgums pret islāmu. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Liels paldies! Es domāju, vai var būt vēl teatrālāks brīdis par šo? Nē, burtiski tu vari sajust spriedzi video, tā kā nē, islāmisti to nevar izturēt. Viņi vienkārši to nevar izturēt. Kas notiks? Kas notiks? Lūdzu, nedari to! Un tev ir tas, un viņš nemaz neplānoja to rādīt, viņš vienkārši mēģināja visiem atgādināt, ka jūs domājat, ka ir vārda brīvība. Tu domā, ka šiem cilvēkiem ir vārda brīvība? Nē, šī nav vārda brīvība. Kas notiek? Vienkārši atgādinājums par to, kā šī sieviete sāk šo diskusiju, bet iesim pie dažiem diskusijas punktiem, jo tā bija tik laba. Tur bija arī Jonatans Skaradoti. Svēts. Es zinu, kāpēc es Skaradoti. Un viņš izdarīja kaut ko izcilu. Vairāk nekā 6 nedēļas pēc tam, kad Oksfordas Savienība apsolīja publicēt manu jūnija debates runu, pilnais video joprojām netiek publicēts. Lai gan fragmenti no viņu pašu debates ieraksta ir parādījušies citur, stipri rediģēti. Es pati filmēju savu runu ar Savienības zināšanām un piekrišanu kā drošības garantiju un rezerves kopiju. Tāpēc es publicēju pati. Viņiem ir jāpublisko visa diskusija. Vai rietumiem būtu jābūt aizdomīgiem pret islāmu? Tas nozīmē, ka Jonatans iepriekšējās debatēs ir uzvarējis. Viņi nav augšu pielādējuši ierakstu. Viņi ir baidījušies dalīties ar ierakstu, jo viņš ir paveicis tik labu darbu, un tāpēc viņš saka, nē, šoreiz es to filmēju pati. Es vienkārši vēlos pievērsties dažiem punktiem, ko esam dzirdējuši no otras puses. Kas patiesībā ir viņa spēcīgākais arguments, ka jebkurš, kurš ir izdarījis kaut ko sliktu islāma vārdā, patiesībā nebija īsts musulmanis, vai arī neievēroja islāma patieso rakstu mācījumu. Acīm redzam muļķības. Un patiešām viņi orticīgie. Bet pat tiem cilvēkiem islāms ir sagatavojis diezgan nežēlīgu izturēšanos. Tātad, tikai uz šī pamata, attiecībā uz islāma neticīgajiem, es jautātu, vai mums vajadzētu būt aizdomīgiem par to. Un man jāsaka vēlreiz, man jāatkārto pateicība prezidentei par viņas viesmīlību, uzaicinot mūs šovakar šeit. Es izjūtu abrīnu par viņas drosmi rīkot šo diskusiju. Viņa bija arī lieliska saimniece vakariņās. Pagājušajā reizē viņa man gandrīz apsēdināja ārā, bet šoreiz viņa man apsēdināja pie goda galda. Patiesi, viņa man piedāvāja vīnu. Bet es domāju, ka Allāhs ir nolādējis vīnu. Tā dzērāja, tā pasniedzēja, tā pārdevēja, tā pircēja, tā spiedēja. Un to, kam tas tiek spiests, to, kas to nes, un to, kam tas tiek nests. Tāpēc es ceru, ka viņi joprojām tiek uzskatīti par musulmani, ņemot vērā, ka viņas islāma versija izklausījās daudz patīkamāk nekā tā, ar kur daudzi no mums ir pazīstami. 5 minūtes pirms Salmans Sadijs uzspridzināja savu bumbu, nogalinot 22 cilvēkus. Ariana Grandes koncertā Manchesteras arēnā viņa pamanīja Kails Lorles, 18 gadus vecs apsargs. Un pēc sprādziena Kails izmeklēšanā sacīja: man vienkārši bija slikta priekšnojauta par viņu. Kailsam bija aizdomas, bet viņš nerīkojās. Viņš necēla trauksmi. Kāpēc? Lūk, ko viņš teica. Es jutos neziņā, ko darīt. Tā viņš sacīja izmeklēšanā. Un baidoties tikt uzskatītam par aizspriedumainu vai rasistisku, es vilcinājos. 22 cilvēki tika nogalināti. Šī ir mācība par aizdomu ignorēšanu. Un tā ir mācība, ko rietumiem steidzami jāapgūst. Nē, paldies. Šonbeļ esmu saņēmis telefonu zvans no draugiem, ģimenes, kolēģiem. Daži zvanīja, lai uzslavētu man drosmi, citi, lai apšaubītu manu saprātu par atgriešanos šeit. Un 1 vai 2 lūdzu mani šovakar ar jums nerunāt. Kāpēc? Kādā veidā ir nepieciešama drosme, lai nāktu un runātu studentu debašu biedrībā? Kāpēc būtu muļķīgi manas drošības dēļ pēc musulmaņu sievietes uzaicinājuma debatēt ar 2 musulmaņu vīriešiem un izliktu Viktorijas laika katoļu bruņinieku? Mēs visi zinām, kāpēc. Tas nozīmē vēl vairāk. Nu, Viktorija. Mēs visi zinām, kāpēc. Gaisā jūtams zināms spriegums. Tāpēc šīs debates radīja mēdīju uzmanību vēl pirms tās bija notikušas. Tas ir islāma dēļ. Tagad es neesmu musulmanis. Pilnīgs atklātības labad es esmu ebrejs un brits. Tāpēc es neesmu šeit, lai runātu musulmaņu vārdā vai par to, ko atsevišķi musulmaņi domā, jūt vai tic. Es neesmu šeit, lai strīdētos par Korāna pantiem un hadīsiem. Es esmu šeit šovakar, lai pārstāvētu šī strīda otru pusi – rietumu vērtības. Es esmu šeit, lai runātu par to, kā islāms ir ielauzies mūsu dzīvēs. Es labprāt nebūtu šeit, īpaši šajā laikā. Es negribētu atkal runāt par šo tēmu, negribētu runāt par islāmu. Tā nav mana ticība, tā nav mana ideoloģija. Bet atkal un atkal tas ir pārņēmis mani, ienācis manā dzīvē, jūsu dzīvēs. Es to neesmu izdomājis, lai ko arī cilvēku ārpusē teiktu.
Vienīgā persona šajās debatēs, kas ir izteikusi fiziskus draudus, bija tur. Nē. Paldies. Mani motivē mīlestība. Mīlestība pret brīvību, mīlestība pret dzīvi, mīlestība pret debatēm, diskusijām, mīlestība pret rietumiem. Zini, runa ir laba, ja esot kamerā, tu pilnīgi aizmirsti vispār kaut ko pateikt, jo, wow! Rietumi ir nepakļāvīgas brīvības un bezbailīgas patiesības teikšanas civilizācija, un tieši tāpēc es tagad esmu šeit. Es bieži jautāju cilvēkiem, kāda bija viņa pirmā apzinātā atmiņa par islāmu. Man tā bija, kad man bija 8 vai 9 gadi, kad Salmans Rušdī publicēja sātaniskās vārsmas. Tam sekoja globāls islāma dusmu uzliesmojums. Grāmatu bedzināšana ielās. Nāves fatva no Ajatolas Homeinī un terora vilnis, kas šķērsoja 10 gadus un robežas. Es domāju, puiši, ejiet un paklausieties to, bet ir vēl kas. Labi, ir vēl kas. Tas nav tikai viņš. Tur ir arī Tomijs Robinsons. Sagatavojieties. Tas tiks atklāts. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka daudz labprātāk skatītos Anglijas spēli nekā šovakar būt šeit. Es esmu šeit tikai tāpēc, ka Avas šim pasākumam bija apņēmies nodrošināt vārda brīvību. Es zinu, ka jums ir pilnīgi pretēji uzskati nekā man, bet es saprotu, ka cilvēki var uzaicināt mani kaut kur, neapzinoties, ar ko viņiem nāksies saskarties. Tāpēc es pilnībā apzinos, ar kādu pretestību būs jāsaskarās, bet es apsveicu tevi ar vārda brīvības aizstāvēšanu, un tas ir iemesls, kāpēc es šovakar esmu atnācis. Es arī vēlētos apsveikt Oišu ar viņas pirmo lielisko runu, un man žēl, ka tava ģimene šodien nav šeit, lai to redzētu. Bet tie nebija mani atbalstītāji, kas viņus uzbruka ārā. Tie nav mani atbalstītāji, kas rada nekārtības vai demolē vietu un uzbruk policistiem. Tie nav arī mūsu puses atbalstītāji šajās debatēs. Tie ir jūsu puses atbalstītāji, kas tur ārā rada haosu. Tāpēc pirms runājam par islāmu, es labprāt ticēšu tam, ko Džeikobs un pārējie šajā panelī uzskata, ka mums nevajadzētu izturēties pret islāmu ar aizdomām. Džeikob, tavā vēlēšana apgabalā dzīvo 480 musulmaņu, 0,5%. Tu iespējams pat nevari atrast musulmaņu. Ir 3 mošejas Galvenā Atmodas universitātē. Es esmu no Lutonas pilsētas. Mums ir 80,000 musulmaņu, 45 mošejas, 33% iedzīvotāji. Tāpēc es sev jautāju, kāpēc kāds, kurš nav musulmanis, mums vispār stāstītu, ka mums nevajadzētu izturēties pret islāmu ar aizdomām. Protams, Jēkabs pats nedzīvo ar savas katastrofālās politikas sekām. Starp citu, Šis ir tas puisis no bildes. Jā. Dipai. Un šādu politiku un uzskats var atļauties paust tikai elite. Tātad tas ir islāms. Pirmkārt, vai mums, rietumiem, vajadzētu izturēties pret to ar aizdomām? Es gribu skaidri pateikt, kas ir islāms, jo tas nav tas, ko kāds no jums saka, ka tas ir. Tas nav arī tas, ko es saku, ka tas ir. Tas nav tas, ko mēs vēlamies, lai tas būtu. Un tas nav tas, ko jūsu draugs Elī Limams vai jūsu taksometra vadītājs vai kungs Andalūzija izlēma, ka tas ir. Islāmu nosaka Korāns. Musulmaņi, kuri tic, ka Korāns ir Allāha vārds, kas rakstīts mūžīgā grāmatā debesīs un atklāts Muhamedam 7. gadsimtā. Un tā ir sunna, izcilais uzvedības paraugs vai augstais morālās izcilības standarts, kā tas definēts hadītos, kuros ir pierakstīti viņa teicieni, rīcība un Muhameda klusējot pausta piekrišana vai noraidījums, kā arī biogrāfijā. Un visa šī ideja, starp citu, balstās uz pieņemšanu, ka Muhameds ir pēdējais pravietis, jo Korāns tā saka, un Korāns ir Dieva vārds, jo Muhameds tā saka. Tātad, meklējot kopīgu pamatu. Es neesmu šeit, lai cīnītos pretēji tam, ko visi domā. Visi domā, ka visur, kur es eju, es gribu cīnīties. Es gribu atrast kopīgu pamatu. Atrodot kopīgu pamatu ar islāmu, Muhameds teica Nadžahas kristiešiem, vienosimies par to, kas ir taisnīgs starp mums un jums, ka mēs pielūdzam tikai Allāhu un nepielīdzinām viņam nevienu līdzās. Tātad islāms sev pasniedz kā reliģiju, kas vēlas meklēt kopīgu pamatu ar citiem. Vienosimies, teica Muhameds, atradīsim kopīgu pamatu. Tur nav nekā aizdomīga, vai ne? Bet tieši tas nekādu partneru. Tā ir atslēga. Islāms saka, ka vēlās kopīgu pamatu, bet kopīgajam pamatam jābūt islāmam. Kristiešiem jāatsakās no tā, ka Jēzus ir Dieva dēls. Partneris, bet jebkurā gadījumā meklēsim kopīgu pamatu. Labi, tas ir tas, ko mēs vēlamies atrast. Esmu redzējis, kā tas darbojās. Un es beigās atbildēšu uz tik daudz jautājumiem, cik vēlaties. Es vienkārši pabeigšu savu runu. Cik no jums šeit ir geji? Jums patiesībā nav jāpaceļ rokas. Labi? Korāna Lacas stāstā homoseksualitāte tiek nosodīta, un 4 no 5 galvenajām islāma tiesību skolām uzskata, ka tā būtu sodām ar nāvi. Varbūt es pabeigšu savu runu. Patiesībā 24 valstīs, kur islāms ir valsts reliģija, homoseksualitāte ir krimināls sodām. 8 no tām par to draud nāves sods. Tāpēc es brīnos, varbūt, ja tu esi gejs, tev varētu rasties zināmas aizdomas par šo. Tas ir Afganistānā, Irānā, Katarā, Saudārābijā, AAE, Jemenā. Tur tevi nogalina par to, ka esi gejs. Kurš par to protestē? Kad šo valstu pārstāvji, likumdevēji vai valdības apmeklē mūsu valsti, kurš protestē? Es vienkārši vēlētos to pabeigt. Prezident ir izteikts procedūras jautājumu. Kā jau tika apspriests ar iepriekšējiem runātājiem, jūs piekritīsiet, ka mums būs nepieciešams daudz apstiprinājumu. Jebkurā gadījumā nepārtraukti un nepārtraukti. Brīnišķīgi, apbrīnojami, interesanti. Es varētu skatīties šo visu dienu kopā ar jums. Kā jūs droši vien zinat, es to darīšu, es skatīšos šo, un jums arī vajadzētu turpināt skatīties, jo kad beidzot būs debates, viss kļūs tik skaidrs. Tas ir tik nežēlīgi skaidrs, kuram ir taisnība. Es domāju, mēs īsti neklausījāmies otrā pusē, izņemot to, ka dzirdējām, kā viņi būtībā draud Tomijam Robinsonam. Vai man parādīt fragmentu? Labi, es parādīšu fragmentu. Šis ir tas puisis, kuru Lorence Foks izsmēja. Es domāju, ka sastapšos ar britu politikas labējās puses skarbajiem vīriem.
Cilvēki, kuri tiek uzskatīti par skarbiem, tiešiem un izteikti patriotiskiem. Un izrādās, ka viņi ir mazi, bailīgi, trīcoši radījumi, jo viņiem nav pārliecības. Tā vietā viņi sēž savās mājās vakaros un raizējas. Reliģijas brīvība, domu brīvība, vārda brīvība, kur reliģijas brīvībai jābūt būtiskai sastāvdaļai, ir padarījusi mūs stiprus. Nemaz nav runa par kādu galēji labējo nostāju. Izrādās, ka tie ir izmisuši veci kreisie. Un tad es sāku domāt par kādu karikatūru, kas man ir šajā aploksnē. 78% britu musulmaņu uzskata, ka nevienam izdevumam nevajadzētu publicēt Muhameda attēlus valstī, kas pilnībā atteikusies no zaimošanas likumiem. Tātad te ir šī karikatūra, vai ne? Un ir pienācis laiks parādīt, ka es nepakļaušos. Es domāju, viņš vienkārši, tas viss ir pilnīgs muļķības, burtiski pilnīgs muļķības. Paskaties, kāda ir atšķirības starp viņa argumentiem, kur mēs vienkārši bijām tādi, par ko tu runā, Tomī. Vai mēs vismaz varam vienoties? Kara gūstekņu, tostarp jaunu zēnu, nošaušana, ebreju un kristiešu etniskā tīrīšana no šīm zemēm. Vai arī apprecēties un stāties dzimuma attiecībās ar mazu bērnu, kad Muhameds bija 53 gadus vecs. Vai mēs vismaz šodien varam par to vienoties? Muhameds nebija un nav ideāls piemērs cilvēcei, kā arī nav izcils morālās izcilības piemērs. Patiesībā ir tieši pretēji. Puiši, trakā lieta ir tā, ka, kad to skatāties, jūs redzat, cik skaidri un precīzi tas viss ir. Vai jūs zinat, kas beigās notika? Viņi zaudēja. Islamists uzvarēja, jo cilvēki ir tik ļoti nobijušies. Ja ir kāds labāks piemērs tam, cik ļoti cilvēki baidās, tad tas ir šis. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.